Aprīļa sākumā notika tradicionālais Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes vingrinājums Berešu maršs. Pārbaudījumā karavīriem 24 stundu laikā jāpieveic aptuveni 50 km gara distance, izpildot dažādus taktiskos uzdevumus 10 stacijās. Visa distance jāveic pilnā kaujas ekipējumā. Aprīļa vidū notika Zemesardzes 2. Vidzemes brigādes komandieru maiņas ceremonija. Par brigādes komandieru tika iecelts pulkvedis Igors Harlapenkovs, amatā nomainot pulkvedi Kasparu Miezīti. Aprīļa noslēgumā notika liofilizēto maltīšu prototipu degustācija, kurā piedalījās regulāro spēku vienību pārstāvji. Karavīru atsauksmes un vērtējums ļaus turpināt darbu pie produkta pilnveidošanas. Aprīļa beigās notika Zemesardzes 2. Vidzemes brigādes medicīnas rotas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta kopīgās mācības Ausma. Tika pārbaudīta spēja organizēt un koordinēt cietušo evakuāciju uz civilajām ārstniecības iestādēm gadījumā, ja valstī izsludināts izņēmuma stāvoklis un vienlaicīgi ir daudz cietušie.